Augļu ievārījums ir produkts, ko bauda miljoniem cilvēku visā pasaulē. To patērē kopā ar brokastīm, konditorejas izstrādājumiem un desertiem. Galvenais ievārījuma ražošanas posms ir augļu malšana, kas nodrošina viendabīgu gala produkta tekstūru. Un šis konkrētais posms bieži kļūst par vienu no visizaicinošākajiem. Parastās malšanas iekārtas nevienmēr atbilst mūsdienu prasībām. Tās var atstāt lielas augļu daļiņas, kas negatīvi ietekmē ievārījuma tekstūru, vai izraisa dažu garšas un aromāta īpašību zudumu. Turklāt, parastās dzirnavas parasti patērē daudz enerģijas, prasa ievērojamas uzturēšanas izmaksas un nevienmēr spēj apstrādāt lielus izejvielu apjomus. Tas viss liek ražotājiem meklēt modernākus risinājumus. Atbilstoši tam, Globekor profesionāļi ir izstrādājuši tehnoloģiju augļu malšanai un ievārījumu ražošanai, izmantojot celmu koloīdu dzirnavas. Globekor koloīdu dzirnavas ir balstītas uz ātrgaitas rotoru, kas rada spēcīgu plūsmu šaurā spraugā starp rotējošajām un statiskajām sastāvdaļām. Izejviela iziet cauri šai zonai, kur tā tiek intensīvi samalta un sajaukta. Šī tehnoloģija pārvērš augļus viendabīgā masā bez kunkuļiem, vienlaikus saglabājot to dabisko garšu un aromātu. Turklāt, Globekor koloīdu dzirnavas piedāvā citas priekšrocības. Tās ietver siltuma noņemšanas sistēmu, kas novērš izejvielu uzkaršanu. Tas ļauj saglabāt augļu dabiskās krāsas un aromātus. Nerūsējošā tērauda izmantošana kā konstrukcijas materiāls dzirnavu saskares daļām, kas nodrošina vieglu tīrīšanu un atbilstību augstiem darba higienas standartiem. Plašs jaudas diapazons. Globekor ražo maza izmēra laboratorijas modeļus koloīda dzirnavām jaunu formulējumu testēšanai, kā arī rūpnieciskas koloīda dzirnavas, kas spēj apstrādāt lielus izejvielu apjomus. Viegla integrācija ražošanas procesos, ko nodrošina to kompaktie izmēri un kas ļauj paplašināt esošās pārtikas ražošanas iekārtas. Spēja strādāt ar dažādiem augļiem, gan individuāli, gan ražojot ievārījumu no vairākiem avotu produktiem. Un kādu aprīkojumu jūs izmantojat ievārījuma ražošanā? Dalieties ar savu pieredzi, izmantojot šādu aprīkojumu komentāru sadaļā. Vairāk informācijas par celmu koloīdu dzirnavām un to izmantošanu augļu ievārījumu ražošanā var atrast, sekojot saitei pirmajā komentārā vai apmeklējot mūsu mājaslapu www.globekor.com.